Sveiki, čau, vismaz foršie lapas sekotāji, man sauc Elīna, jeb lielākā daļa jūs mani pazīst kā Australīnu no Facebook lapas. Šis būs kārtējais vispārnētais kāršu video, un šoreiz tēma būs, kāds posms, etaps vai kas jūsu dzīvē tīri varbūt enerģēts grasās noslēgties šobrīd, un kas grasās nākt iekšā jūsu dzīvē, jauns posms, kāds etaps sākums, ja? Un ziņas arī no augstākajiem spēkiem pārējais procesā tīri motivācija. Grupas 3, grupa numur 1, 2 un 3. Izvēlēties to grupu, kas uzrunā jūs visvairāk, bet es jau sākšu ar grupu numur 1. Sveiki, šo grupu numur 1. Šis būs izklājums priekš jums. Kā vienmēr skatāties, vai informācija rezonē un atbilst. Izvērtējiet, ja neatbilst, tad nav priekš jums. Ja ir, tad izvērtējiet, paņemiet to, kas atbilst, pārējo laidiet prom. Tātad, kas šobrīd jūsu dzīvē noslēdzas? Un kas šobrīd jūsu dzīvē grasās nākt iekšā jauns? Pirms es sāku arī vēlos paziņot, ka joprojām ir novembris un līdz novembra beigām vēl ir iespēja iegādāties Lenormand kāršu izpārdošanas kurs šobrīd notiek, un tāpatās arī pieteikties privātām konsultācijām, ja vēlaties zināt arī kādus jums privātus jautājumus vai detalizētāku informāciju. Nu, lūk, un paldies visiem, kas piespiež patīk, komentē un atbalsta manu darbu. Tālāk. Tātad var sakot, kas šobrīd dotajā brīdī jūsu dzīvē noslēdzas, ja? Kāds etaps, posms, ja? Nu, viena lieta, kas šeit kārtīs man parādās, ir, ja, man rodas iespējas, ka noslēdzas tāds kā etaps, kad varbūt jūs jutāties, ka kaut kas kontrolē jūsu dzīvi, nevis, ka jūs paši viņu varbūt kontrolējāt. Nu, šeit būs duālas ziņas. Viena būs šāda ziņa, ja, varbūt kāds tiešām kādu brīdi jutās, ka kāds arī jums manipulē, vai ka jūs nekontrolējat īsti paši kaut kādus aspektus savā dzīvē, ja, vai ka grūtības ar šo tēmu, ja. Un otrs moments šeit būs tāds, kad tie, kuri varbūt tieši pretēji visu šo laiku ir ļoti centušies kontrolēt lietas, ietekmēt, mainīt, darīt, kaut ko manifestēt, ja, teiksim, nu, vienkārši ņemt grožos savus dzīvi, ja, teiksim, un kaut ko darīt, tad šobrīd varētu būt, ka šis etaps noslēdzas, ja. Nu, kad ir kaut kas jau izdarīts, paveikts, nu, un tas šobrīd noslēdzas manifestācijas process, etaps, ja, vai šis te moments, kad jūs kaut ko ļoti aktīvi, teiksim, tā kontrolējāt, ja, jūsu pašu dzīvē. Nu, jā, šeit skatieties, šeit tiešām būs duāla ziņa, vienkārši paņemiet to, kas jums rezonē. Jo šeit tiešām kādam būs tā, ka varbūt kāds cilvēks ļoti ietekmē jūsu dzīvi kādu brīdi tagad, varbūt apzināti, varbūt neapzināti, vienkārši ar savu rīcību, emocijām, es nezinu, ja. Un varbūt jums nācās vienkārši ļoti censties savākties, kontrolēt sevi, savas emocijas, savas domas, savu rīcību, ja. Varbūt tas tika provocēts, varbūt bija kaut kādas manipulēšanas ietekmes, ja. Un tas varbūt sagādā ļoti lielas emocijas šeit kādam, jā, bet, nu, šeit man godīgi sakot rodas iespējas, ka neatkarīgi no tā, vai šādi procesi te notika, jā, vai kas un ko, jā, ka jūs tāpatās tie, kuri jau ir šeit savas dzīves valdnieki, jā, noteicēji, jā, un stipri vienkārši vispār savā būtībā, jā, nu, tāpatās tika ar to galā, jā, visticamāk, bet vienkārši, nu, varbūt tika emocionāli vienkārši varbūt nebija viegli, jā, varbūt, ka vienkārši emocijas bija tādas grūti kontrolējums, visādas bailes, nemieras, stress, ilūzijas, jā, brīžiem nepamatotas bailes, kaut kādas, jā, varbūt tika provocētas un tā tālāk, jā. Varbūt šeit vienkārši jūsu dzīvē bija etaps, kad kāds ļoti provocēja tiešām jūsu uz ārā, tieši uz emocijām, triggeri kaut kādi, jā, teiksim, un tā tālāk. Nu, katrā ziņā jums šeit visticamāk bija moments, ka bija jāmāk ļoti valdīt pār sevi, kontrolēt, jā, teiksim, kaut kādus apstākļus, savas emocijas arī, jā, valdīt pār savām emocijām. Ja jūs to nedarījāt, tad visticamāk emocijas valdīja pār jums. Tiem, kuri to darīja, tad varbūt jums izdevās vienkārši, jā, un tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā man rodas šeit, jebkurā gadījumā tāds iespējas vairāk vai mazāk, jā, ka neatkarīgi no tā, vai jūs šeit kaut ko centāties kontrolēt, vai apstākļi bija kādi, jā, vai ko, nu, ka jums šeit visticamāk ļoti
varbūt atnāca kādam šeit vienkārši tā izpratne par to, ka viss ir tikai tavās rokās, tava brīvgriba izvēle, jā, kā es vienmēr saku, rīcība, un ka tikai tu vari kaut ko darīt, mainīt vai nedarīt, jā, un kā tu tiec galā vispār pats ar savu sevi, ar savu dzīvi, jā, un apstākļiem dažādiem un tā tālāk, jā. Šeit, nu, ko man īstenībā te vēl gribas piebilst, ka ļoti iespējams, es nezinu, ja, tas attieksies varbūt uz nepārāk daudz cilvēkiem, bet iespējams, ka šeit iepriekšējā etapā, kas šobrīd noslēdzas, varbūt kāds šeit burtiski strādāja ar manifestācijām, ja, ka centās varbūt tiešām sevi ieprogrammēt, jā, uz kaut kādām lietām, uz savu nākotni programmēt, jā, kaut kādas lietas, ko gribās un tā tālāk, jā. Nu, un tie, kuri šādas lietas darīja, varbūt, jā, šajā etapā, kas šobrīd jums noslēdz, jā, tad šeit automātiski jau es varu teikt, ka tālāk nāk tā kā jau piepildījums, jā. Nu, respektīvi, tie, kuri ļoti strādāja pie tā, ka cenšas kaut ko sasniegt, paveikt, izdarīt, jā, paši saviem spēkiem, darbināt šīs enerģijas, jā, labas domas domā, darbus darīt, rīcības, jā, ka nākamais etaps, kas tagad attiecīgi notiek, jā, ka bija manifestēšanas periods noslēdz un ka tagad nāks iekšā tas, ka piepildās jūsu tās vēlēšanās, vēlmes, tas, uz ko jūs vispār varbūt gribējāt iet, jā, tagad vai virzīt tās savas enerģijas, teiksim, jā, un tā tālāk. Nu, respektīvi, nākamais posms jau ir vairāk par tādu kā, nu, to, ka piepildās kaut kādas jūsu vēlmes un ka jūs varat jau baudīt un priecāties, ka vairs nav stāsts par to, ka jums tagad kā iepriekšējā etapā, kas šobrīd vēl noslēdzas, jā, kādam vēl ir aktuāls, ka jūs tur ļoti centāties visu kontrolēt un ietekmēt un virzīt ļoti enerģijas un visu turēt ļoti grožos varbūt un vest uz kaut ko un strādāt tā tiešām diezgan nopietni ar visādiem procesiem, ja, ka tagad jums nākamais posms, kas nāk, ir par to, ka jūs jau varēsiet visticamāk jau baudīt sava darba rezultātus, varētu vienkārši tā teikt, ja, vai kāds cits varbūt savas manifestācijas rezultātus, ja, vai vienkārši to, ka jūs esat saņēmuši rokās visu, ko jūs gribējāt paši savos grožos, un ka tagad nāks tas periods, kad jūs varēsiet arī baudīt, nevis tikai kontrolēt, ja, bet arī baudīt jau varbūt kaut kādus rezultātus, kaut kādus iznākumus, ka jūs redzat, ka tas strādā vispār, ka tas piepildās, ka vispār, ka tu saproti, ka tiešām, paņēmu tagad lietas savos grožos darīju, kā gribēju savu dzīvi vedu, ja, kad, respektīvi, ka darbs ir atalgojies, ja, ka ieguldītā enerģija ir atnesusi rezultātu, respektīvi nākamais posms, kas jūs nāk jūsu virzienā, varētu būt šeit tiešām par to, ka jūs jau vairāk saskatīsiet savas iepriekšējās dzīves, ņemšanas rokās, kontroles, darba sava, ja, kaut kādus jau rezultātus. Ka jūs redzat, ka tas tiešām strādā, ja, ka tiešām ir rezultāts, ka tiešām nāk atalgojums, ja, teiksim, un tā tālāk, ja, kad ir jau kaut kādi reāli, jau te varētu pat teikt kādam arī taustāmi rezultāti, ja, varbūt kādam šeit ir uzlaboties materiālais stāvoklis, darba situācija, varbūt vairāk darba, vairāk peļņas, vairāk kaut kādas iespējas nopelnīt vai strādāt, vai, nu, vienkārši, ka tu redzi, kad ir jau rezultāti un tas iedvesmo turpināt darīt vēl uz priekšu, piemēram, ja, teiksim, un tā tālāk. Ja, vienkārši šeit ir jānotur līdzsvars tajā visā. Jā, vienīgais, ko man te gribas piebilst tiešām ir, ka jānotur šeit ir līdzsvars tajā. Jo šīs emocijas var būt diezgan lielas, ja, tāda kā gandrīz vai, nu, ka tik forši un prieks un tāda sajūsma, ja, un ir svarīgi tomēr noturēt līdzsvaru, ja. Jo šeit tomēr svarīgs būs līdzsvars, balans un stabilitāte, lai viss arī tā mierīgi, stabili uz priekšu tālāk ietu, ja, tāpēc, ka šeit var nākt varbūt arī jūsu virzienā kaut kāda ļoti stabila iespēja, kādam varbūt darba iespēja, kādam varbūt kāda cita iespēja, variants, ko katrs vēlas, ja, lai jūs spētu tā arī mierīgi izsvērt, apsvērt, pieņemt, nepieņemt iespēju, kā rīkoties, ja, un tā tālāk, ja, ka šeit ir tiešām forši, ka nāk tādas tā kā no vienas puses labas emocijas, ja, bet ir jānotur arī tomēr arī reizēm labās emocijās, ja, tas līdzsvars balans, veselīga enerģijas apmaiņa ar apkārtējo pasauli, ja, kompromiss, zelta vidusceļš, jā, tāpēc, ka šeit tomēr emocijas var būt diezgan tādas lielas un pozitīvas, bet tāpat laikā notiek tādi nopietni, mierīgas, dabas, stabili procesi, kuri arī ir, jā, kā saka, prasīs droši vien kaut kādu pārslēgšanos, varbūt mazliet vai kā tu savieno šīs enerģijas vispār, jā. Nu, lēmums kaut kāds būs arī jāpieņem, visticamāk, nākamajā posmā izvēle, tad tiešām varētu nākt kaut kādas opcijas jūsu virzienā, kur nāksies padomāt, apsvērt, bet šeit izskatās, ka jūs jau tā kā
nevis, ka nezināt, ko darīt, bet ka jau varbūt, nu, vienkārši saprotat jau, kā izvēles veikt, pieņemt, jā, kā rīkoties un tiek izdarītas kaut kādas izvēles vispār, jā. Tādā ziņā. Tā, nu un šeit ir papildus ziņas, jā, no jūsu augstākajiem spēkiem par to šobrīd varbūt pārējais posmu, jā, kas varbūt var te kādam vienkārši palīdzēt, jā. Nu, pirmā lieta, kas šeit ir, jā, gribas šeit uzreiz pieslēgties jau uz augstākajiem spēkiem un sargaņģeļiem, jā, kas šeit ir konkrēti jums līdzās tiešām augstākie spēki, jā, kāds sargaņģelis, kāds varbūt jums tuvs sargaņģelis, jā, kā saka, kurš palīdz tev tavā spirituālajā, teiksim, vispār tev palīdz šobrīd ar spirituālām arī dvēseles, jāsaka, attiecībām un situācijām. Nu, pirmkārt, šeit ir ziņa vispār par to, ka jums ir līdzās sargaņģelis, kurš jums vienkārši vispār palīdz. Kādam šeit palīdz tieši varbūt burtiski saistībā ar spirituāliem dvēseles radnieku attiecību momentiem, jā. Jo te ir burtiski rakstīts, es palīdzu tev ar spirituālajām dvēseļu radniecību attiecībām, ja? Un tas jau nav vienmēr tikai par romantiskajām attiecībām, dvēseles radnieki var būt arī tuvinieki, draugi, ja? Un arī citas personas jūsu dzīvē, ja? Bet ka palīdz ar to, ja? Varbūt palīdz šeit kaut kādas attiecības kārtot vai satikties vispār, ja? Ar dvēseles kaut kādiem cilvēkiem, nu, vienkārši palīdzība šeit ir varbūt tieši kaut kādā šādā dvēseļu radniecīgo saišu sakarā. Tas ir viens, ja kādam šis temats ir aktuāls, ja. Un šeit tiešām, kas man ļoti acīs šobrīd iekrīt, ka šeit ir tiešām varētu būt tā, ka šeit ir kāds sargaņģelis jums līdzās, kas ir tiešām jums kāds tuvs cilvēks bijis jūsu dzīvē, tāpēc, ka šeit šis koks man vienkārši asociējas parasti ar saknēm, jā, tā ar, no kurienes tu nāc, jā, dzimta tava, jā, teiksim, atbalsts no tuvajiem, jā, un ne tikai varbūt 3D plānā dotajā brīdī, bet arī augstāko spēku vidū, jā, teiksim, šeit arī kaut kādas mācības varētu būt, ka jums dotajā brīdī arī nāk, jā, teiksim, varbūt tieši kādam no dzimtas, varbūt kādam vienkārši par kaut kādām attiecībām, savienībām, savstarpējām, jā, teiksim, kas veidojas tiešām, jā, bet te var būt dažādas mācības, bet vienkārši fakts kā tāds, ka šeit ir mācības, jā. Nu, man liekas, ka arī ļoti loģiski, jā, ja mēs skatījāmies pašā sākumā, kāds etaps šobrīd noslēdzas, man liekas, ka tur jau pats par sevi viena no lietām, kas parādās, ka jūs pirmkārt jau droši vien daudzi varbūt sākat saprast vai saprotat šobrīd jau, ka viss ir tā kā jūsu, nu, ka daudz kas ir jūsu rokās, jā, ka jūs paši arī savu realitāti veidojat, jā, varbūt jūs šeit burtiski arī kaut ko mācaties, apgūstat, jā, teiksim, kaut kādas tādas, nu, izpratnes šeit notiek, jā. Nu, principā šī kārta arī runā par tādām kā mācībām, reizēm tiešām ar savstarpējām attiecībām ar cilvēkiem. Vai tās ir, teiksim, draugu savstarpējās attiecības, ja, kolēģi savstarpējās attiecības, vecāku bērnu savstarpējās attiecības, romantisko partneru attiecības, nu, jebkādas savstarpējās cilvēku kaut kādas attiecības, ja. Varbūt jums šobrīd vienkārši dzīvē notiek arī kaut kādas mācības par šīm te lietām, tāpēc arī šeit ir ļoti tā interesanti loģiski salicies kopā, ja, ka šeit arī ir jums augstākie spēki, kas tieši jums arī palīdz ar šo te spirituālo, ja, teiksim, kādu varbūt tiešām kādam šeit dvēseles radniecīgo saišu attiecību veidošanu vai strādāšanu pie attiecībām, ja, vai kādu, kā tu vispār tur savienojies ar apkārtējiem cilvēkiem, ja, ka šeit varētu būt tādas arī kādam šeit mācības, un jums arī uzreiz jau šeit blakus ir, ka jums palīdz, ja. Tāpatās arī šī kārta runā par to, ka vēlams arī varbūt vispār burtiski vai formāli kaut ko mācīties, ja. Tā kā, ja jūs šobrīd ejat cauri kaut kādām etapiem, kur jūs jūtat, ka jums vajag kaut kādu papildus izglītību, attīstību, ja, vai ka tas varētu jums kaut ko nest labu, ja, tad šeit vajadzētu varbūt arī padomāt kādam, ja, nu skaties pašpadīgi grib un izvēli, ja, bet vienkārši stāst par to, ka arī mācīties vienkārši vispār formāli kaut ko vai apgūt, vispār lietas attīstīties, ja, nu, tas var nest jums droši vien kaut kādus arī plusiņus, jā, varbūt jūsu dzīvē, tieši varbūt pat dotajā momentā vai vispār, nu, vispār droši vien arī, ja. Tad vēl šeit ir tāda ziņa par nu, vienīgais, kas šeit parādās, jā, ka jums ir, protams, ļoti jāpiestrādā pie jūsu prāta un arī domāšanas dotajā brīdī, ja jums ir tā kā mazliet visa pa daudz.
Respektīvi, tie cilvēki, kuri mēdz reizēm ļoti analizēt lietas, pāranalizēt, pārdomāt lietas, ja, teiksim, un tā tālāk, šeit būtu ļoti vēlams jums tiešām kaut kādā veidā atrast katram savu veidu, kā jūs savu prātu ikdienā arī attīrat, turat viņu mierā. Jā, teiksim, lai nav tā, ka viss ir par daudz, ka jūs pārāk visu pāranalizējat, pārāk visu domājat, apsverat, ka beigās jau tieši no tā nevis ka ir labums, bet ka vienkārši, kad nav pat vairs nekādas pat skaidrības, jo vienkārši prāts ir ar visu kaut ko tā kā, pilns, jā, ar visādām domām, visu kaut ko, ka tas jums jau sāk traucēt, nevis palīdz, jā. Tā kā šeit vajadzētu arī piedomāt par to, kā jūs nomierinat savu prātu, varbūt ikdienā, jā. Turēt savu prātu tīru, ja, un mierā. Un vēl šeit ir ziņa arī par to, ka vajag mīlēt savu ķermeni, bet, es parasti šo kārti translēju arī tā, ka ne tikai ķermeni, bet, vispār sevi, ja, jo, protams, ka ķermenis tā ir daļa no tevis, ja. Jā, tas ir tas, kas tev ir dots, ar ko tu šeit 3D plānā pārvietojies, kā saka, jā, tāpēc mīli savu ķermeni, pieņem savu ķermeni, rūpējies par savu ķermeni, mīli, pieņem sevi pats tādu, kāds tu esi, jā. Centies varbūt vienkārši izteikt sev komplimentus kaut vai, jā, vai darīt to, kas tevi dara laimīgu, vai kas vienkārši tev, rūpēties vienkārši par sevi šeit tā doma, jā, ka tev vajag, jā, mīlēt, iet uz to mīlestību, uz sevis pieņemšanu, jā, un tā tālāk. Un nevajag varbūt šeit pārāk pārsmadzeņot lietas kādreiz, jā, vai tur stāvēt pie spoguļa un tur kritizēt un atrast visādus sīkumiņus un vēl kaut ko, jā, kas varbūt tur nepatīk vai kā, bet varbūt tieši pretēji paskatīties spogulī un pateikt sev kaut ko labu, kaut ko foršu, jā, tāpēc, ka tas, ko tu sev saki, jā, tas jau arī pie tevis paliek, principā, jā. Vairāk vai mazāk, jā, tā kā šeit arī stāst par to, ka mīliet sevi, pieņemiet sevi, jā, tādu, kādu jūs esiet, nomieriniet savu prātu, jums palīdz augstākie spēki ar jums svarīgām dvēseliskām attiecībām, kontaktiem un cilvēkiem jūsu dzīvē un mācieties savstarpējās varbūt attiecības, jā, un vēl citas izglītības un mācības, kas jums vispār dotajā brīdī varētu būt saistošas un interesantas, jā, tāpēc, ka arī, ja mēs skatījāmies sākumā, ka jūsu virzienā arī nākamajā posmā var nākt tiešām kaut kādas iespējas, varbūt kādam darba iespējas, varbūt kādam iespējas tiešām mācīties, vai pelnīt, vai vēl kaut kas, tas varbūt jebkas, tās varbūt dažādas iespējas, jā. Jo es tur neprecizēju, kādas iespējas, katram tas būs kaut kas savs, ja? Varbūt kādam tās ir iespējas uz attiecībām, iespējas uz sevis pieņemšanu, mīlēšanu, iespējas uz vienkārši kaut ko jaunu vispār apgūt, ja, un tā tālāk, ja? Tāpēc, protams, šeit ir it kā tas atbalsts, ja, kad iet mācīties, attīstīties, ja, teiksim, un mācēt varbūt arī sastrādāties, ja, teiksim, ar citiem cilvēkiem, piemēram, un arī, man liekas, arī sevi šeit īstenībā, ja, un ar attiecībām ar sevi un apkārtējiem cilvēkiem, jā, un jūsu kāds tuvs ļoti šeit, jā, augstāko spēku formu ir ieņēmis un jums palīdz un atbalsta, jā. Vispār es domāju šeit un arī ar attiecībām un dvēseliskiem kontaktiem arī tā. Tālāk, grupa numur 1, paldies, ka noskatījāties, ja jums patika vai noderēja informācija vai bija saistoši, piespiediet patīk un lai jums viss labi. Tā, sveiki, grupa numur 2. Šis būs informācija par jums. Ja jums liekas, ka šis nav stāsts par jums, tad arī tā visticamāk. Tāpēc izvērtējiet, ir vai nav. Ja atbilst, tad pieņemiet, ja neatbilst, nepieņemiet. Un arī tad, ja atbilst, izvērtējiet tieši, kura informācija jums ir pieņemama, kura nē. Paņemiet to, kas jums vienkārši rezonē, ja? Jo šis tomēr ir vispārnāts izklājums, ja? Tā kā tālu. Kas šobrīd noslēdz jūsu dzīvē, kas grasās sākties, ja? Tā. Tā. Uzreiz arī gribu teikt, ka vēl ir novembris, un līdz novembra beigām ir Lenormand kāršu kursu izpārdošana tos, kurus interesē. Var vēl pieteikties, tāpat tās arī uz privātām konsultācijām var pieteikties, kas vēlas kaut kādu privātu informāciju konkrētu, jā, vai kaut ko noskaidrot. Paldies visiem tiem, kas arī piespiež patīk, komentē un atbalsta manu darbu. Lūk, sākšu ar informāciju. Tātad šeit var sakot, kāds etaps šobrīd jūsu dzīvē sāk noslēgties. Pirmā lieta šeit ir tā, kad tā tūlīt noprecizēšu, jā. Pirmā lieta, kas šeit man parādās kārtīs, jā, ka šeit varētu būt, ka sāk noslēgties jūsu dzīvē, varbūt dotajā brīdī etaps, kad varbūt jums bija jāuzņemās diezgan liela atbildība, gan par sevi, gan par varbūt citiem, jā, gan arī vispār, teiksim, varbūt šeit kāds ļoti aktīvi, tīpaši sievietes, jā, un arī vīrieši, ja kāds skatās,
Varbūt šeit kāds darbināja ļoti aktīvi savu sievišķo enerģiju, savu radošo kreatīvo enerģiju, ja? Vai sāka varbūt strādāt pie savas sievišķības, pie savas radošās enerģijas, pie visām šīm sievišķajām enerģijām, kādas, kuram šeit var būt, ja? Šeit varbūt kādu laiku jums bija tāds etaps vienkārši, ja? Ka ļoti nācās uzņemties tādas vai nu sievišķīgas lomas, sievišķīgu enerģiju realizēt, ja? Vai ka varbūt gribējās vienkārši to darīt, kāda kuram situācija, ja? Bet jūs bijāt visticamāk tādās sievišķās, radošās, kreatīvās, es pieļauju enerģijās, ja? Sievietes šeit ļoti visticamāk darbināja savu sievišķo dabu, jā, teiksim, varbūt ļoti strādāja, varbūt pie sava izskata vai iekšējās, ārējās būtības, jā, vienkārši vispār sievietes kā kopums enerģijas realizācijas dažādas, teiksim, jā, uzņēmās atbildību par sevi, par savu dzīvi un arī varbūt par citu cilvēku dzīvi, nevis dzīvēm, bet vienkārši par citiem cilvēkiem no tāda viedokļa, ka varbūt jūs palīdzējāt, citiem arī atbalstījāt citus, jā, vai kaut kādas atbildības uzņēmāties, ja? Respektīvi, šeit visticamāk bija tāds diezgan aktīvs posms, es pieļauju radošās, kreatīvās, sievišķās enerģijas dažādās realizācijas izpausmēs, kas no kuram tas šeit bija, ja? Varbūt joprojām kādam ir, ja? Tāpēc, ka šeit ir stāsts par to, kas noslēdzas. Tas nozīmē, ka tas vēl varbūt nav noslēdzies, bet jau iet uz noslēgumu, ja, un pārslēgšanās būs tūlīt jau drīzumā, kuram kādā ātrumā uz nākamo posmu, ja. Lūk, respektīvi šajā iepriekšējā posmā, kurš šobrīd noslēdzas, ja jums, jā, dotajā brīdī, šeit arī visticamāk jums nācās ļoti arī daudz darbināt savu spēku. Šeit tiešām varētu būt tā, ka jūs uzņēmāties ļoti daudz, varbūt visu kaut ko darījāt, daudz ko strādājāt, varbūt vispār ļoti aktīvi, visu kaut ko darījāt, daudz savu enerģiju lietojāt, izlietojāt, jā, un tā tālāk. Vienkārši jautājums šeit ir tāds, man mazliet skatoties kārtīs, jā. Viens ir skaidrs, ka jūs savu enerģiju ļoti aktīvi darbinājāt, bet vai jūs viņu atjaunojāt arī, jā? Man te rodas vienkārši tāds jautājums, paskatoties kārtīs, jo man te rodas tāds iespējas, kā varbūt šeit bija darīšanas arī ar kaut kādiem, varbūt izdevumiem, vai arī, respektīvi, ka varbūt enerģija tika ļoti daudz darbināta, bet neatjaunota lādzīgi, ja, vai nepietiekami, ja, vai arī šeit, skatieties, katram būs savs stāsts. Šeit varētu būt arī, ka varbūt kāds šeit ļoti darbināja savu aktīvo enerģiju, bet nesaņēma pretī novērtējumu, ja. Piemēram, varbūt kāds smagi strādāja, bet varbūt nebija labs atalgojums vai gana labs, vai nejutās novērtēti pietiekami, piemēram, ja? Jo kaut kas šeit ir mazliet par to, ka enerģija tiešām ļoti tika darbināta, kreatīvi sievišķie atbildības procesi ļoti darbināti, ļoti daudz savas enerģijas ieguldīts, es pieļauju, ja? Bet varbūt, ka tas nejutās materiālajā izteiksmē, kad jūs, ka jūs varbūt nejutāt materiālās izteiksmes atalgojumu, ka jūs tiešām, respektīvi, varbūt šeit kāds, piemēram, taisīja kaut kādas ļoti skaistas lietas, jā, piemēram, tur cepa kūkas, jā, varbūt, sievietes, piemēram, jā, vai vienkārši kaut ko skaistu tur veidoja, taisīja pasākumus, jā, tur nezinu, vienalga, kas tas kuram ir, jā, bet tas varbūt bija ar mīnus izteiksmi materiālajā plānā, jā, ka varbūt nācās vairāk ieguldīt nekā, ka saņēma atpakaļ, piemēram, to materiālo, jā, vai kad varbūt izdevumi bija lielāki, ja, vai kad nebija vienkārši plusiņš izdevumos, ja, un varbūt šeit kādam līdz ar to radās mazliet uz tā fona kaut kāda neapmierinājuma sajūta, vai tāda kā nepietiekamības sajūta, ja, vai kaut kāds tāds tā kā neapmierinājums mazliet, ja, tīri no materiālā viedokļa, bet tās enerģijas šeit ir darbināts tiešām tā, uz urā, tā kā es domāju, ka, labi, ja varbūt kāda materiālā izteiksmē nejūtās vērtība, tad es domāju, ka vērtība tur noteikti bija citās lietās, ne tikai materiālajā, ja, kaut vai jūsu pašu izaugsmē, kaut kādā attīstībā, ja, vispār, ja, ka jūs tik daudz, varbūt šeit kāds vispār priekš sevis atklāja vispār kaut kādu šo elementu, ka, wow, es varu būt tik radošs, tik kreatīvs, ka vispār man tik daudz enerģijas izrādās varbūt, ja, un viss tas. Un tas jau arī ir ieguvums ne tikai materiālais, bet, kādam varbūt jutās arī materiāli aspekti vienkārši, ja. Tālāk skatos, kāds tad etaps grasās jūsu dzīvē sākties. Jā, kas tad šeit grasās nākamais etaps nākt jūsu dzīvē? Tā, viena lieta šeit man ir uzreiz jāsaka tā, ka jūsu virzienā var nākt iespēja. Ja? Tagad jūs nākamais etaps, kas šeit nāk jūsu virzienā, ir tas, kas šeit var nākt, burtiski te var nākt jūsu virzienā kaut kāda iespēja, opcija vai variants.
Ja? Nu, katram tas būs kaut kas savs šeit, es pat neskatīšos sīki, ja? Tāpēc, ka kādam varbūt tās ir iespēja uz attiecībām, iespēja darba iespēja, kaut kāda izaugsmas iespēja, nu, tas var būt ļoti daudz, kas šeit vienkārši, ja? Bet galvenā doma ir par to, ka nāk iespēja jūsu kaut kāda virzienā. Un šī iespēja ir īstenībā tāda, es pieļauju, ka, jā, jo šeit tomēr ir kausu dūzis, jā, jeb pareizāk sakot. Nu jā, un šī kārtas parasti runā par to, ka šī iespēja, kas nāktu jūsu virzienā, ja, ka viņa var būt jums saistoša sirdī. Nu, respektīvi kaut kas tāds, kas jums var arī tiešām patikt, interesēt vai saistoši tīri pat emocionāli, ja? Nu, kā es parasti saku, kaut kas tāds, kas jums var patikt, iespēja, kas tiešām var patikt, ja? Kaut kāds variants, kas patīk, ja? Vai varbūt, nu, interesants, saistoši, kā gribās, ja, teiksim, visticamāk kaut kādā mērā to iespēju varbūt, teiksim, pieņemt, ja, vai kaut kā tā. Ja? Tā kā iespēja šeit var nākt, un tiešām saistoša un interesanta, un arī īstenībā šeit, nu, kā lai saka, iespēja, kura kaut ko tiešām arī var dot. Ja, tāpēc, ka kauss nav tukšs, ja. Lūk, kādam šeit, ja, es negribu ļoti iedziļināties šajos te romantisko attiecību tematos, tāpēc, ka tomēr šis ir vispārnāts video, un es vienmēr atgādinu, ka vērtējiet, ka tā informācija var visiem neatbilst, ja, un tāpēc es ļoti neieciklējos uz romantiskām attiecībām, ja, tāpēc, ka tas neattieksies uz visiem cilvēkiem, ja, bet šeit kādam var gadīties, ka var nākt tiešām attiecību iespēja, ja, tāpēc, ka šeit ir vīrietis blakus, un šeit ir divas ziltiņas, kuras satiekās, tā kā, ja. Un pie tam vēl šeit ir imperatora un šeit ir imperators. Respektīvi, ja kādai sievietei vai vienkārši, ja arī vīrietis šeit skatās, jā, var nākt tiešām attiecību iespēja, un šeit es uzreiz varu teikt, ka ja kādam tas ir par attiecībām, tad tas var būt līdzvērtīgs partneris. Tāpēc, ka imperatora un imperators, jā. Bet, nu, daudz es tur, kā saku, par to nekomentēšu, vienkārši paņemiet, kam tas jūtās un rezonē. Varbūt šeit tāpēc arī kāds izkopa savu augstāko sievišķās būtības elementu, enerģiju, būtību, nu, lai tad arī loģiski varētu ienākt tikpat tāda paša līmeņa, ja, augsta, šeit jāsaka attīstīta tādā ziņā, nu, līdzvērtīgs partneris, jo līdzvērtīgas enerģijas piesaista līdzvērtīgas enerģijas, jā. Vai partneris romantiskajās attiecībās. Bet tiem visiem pārējiem, kuriem nav aktuāls varbūt šis te romantisko attiecību temats, ja, nu šeit vienkārši var nākt jūsu virzienā vienkārši iespēja, kāda priekš jums interesanta saistoša, ja. Iespēja, kas var būt arī tiešām, nu, atbilstoša varbūt arī jūsu līmenim, vai, nu, kā saka, līdzvērtīga jums, ja, vai tas, ko jūs varbūt gribat, ja. Un šī te iespēja var prasīt jums arī pārslēgties no sievišķās enerģijas uz vīrišķo, kas nozīmē tā kā no tās radošās, kreatīvās un tās sievišķā, ja, uz vīrišķo, kas jau ir tāds go-getters, ja, nu, kā saka angliski parasti, ja, kurš ir tā kā, jo vīrišķa enerģija parasti ir tā aktīvā enerģija, ja, kura iet un dara un rīkojas un strādā un sasniedz mērķus un, ja, kurš ir tā kā savs dzīves valdnieks un viņš visu tur grožos un ir savs režīms, ja, un tā tālāk. Jā, tā kā šī iespēja var jums arī prasīt vienkārši, jā, varbūt uzņemties vairāk tieši tādu aktīvo, atbildīgo, jā, šo te režīmā enerģiju, jā. Tiesa gan man šeit kārtīs rodas iespējas, ka jūs varat nobīties, es teikšu, kā ir, jā, nu šeit jūs paši varat to redzēt kārtīs, jā. Nu, kāds varētu būt šeit, ka var mazliet nobīties no šīs iespējas, vai tas ir cilvēks, varbūt kādam, vai variants iespēja, var nobīties, jā, uz tāda pamata šeit, ka, piemēram, varbūt nejūtas pārliecināts par sevi, ka liekas, ka, nu, paganu, nē, es taču nevaru būt, ka es esmu gana laba priekš tāda cilvēka, vai priekš tādas iespējas, vai varianta, ja, vai kaut kas tam līdzīgs, ka šeit var nobīties uz tāda kā nepārliecinātības pamata, respektīvi, ka interese šeit visticamāk būs, ja, ka jums interesē šī te iespēja, jā, interese būs, bet vienkārši varbūt bailes un nepārliecinātība, jā, un varbūt kāds var arī tiešām nobīties. Bet man gribas šajā brīdī uzreiz teikt, ka kāpēc, ja jau tu sevi šobrīd esi izkopis šo te enerģiju, ir īpaši sievietes, jā, sieviete ar lielo S, jā, vai, ja tas ir vīrietis, tad, nu, vienkārši vispār arī savas, jo visos nav svarīgi vīrietis vai sieviete, visos ir iekšā vīrišķā un sievišķā enerģija, jā, kas šeit ir, jebkurā gadījumā izkops līdz tiešām tādam līmenim, jā, ka šeit ir tiešām
cilvēks attīsties, uzņēmis atbildību, tiešām ir tāds, nu, kā lai saka, nu, ka šeit nevajadzētu īstenībā varbūt īsti pat būt kaut kādām nepārliecinātības, protams, visiem varbūt nepārliecinātības par sevi, ja, bet ka nevajag varbūt sevi apšaubīt pārāk, jo tādā veidā tu vari nobīties un, nu, un tad kaut kas var tikt arī palaist šeit garām īstenībā, ja. Jo vienkārši es skatos uz šīs kārtas un man rodas iespējas, ka varbūt šeit nav īsti pamata tik ļoti nobīties vai sevi par zemu novērtēt vai nepārliecināti justies, ka te nav īsti varbūt pat pamata, bet tā var gadīties kādreiz, ja? Vienkārši uzmanieties no šāda momenta. Tāpēc, ka šeit uz kaut kādas nepārliecinātības pamata, ja? Vai kaut kādu citu cilvēku priekšā, vai liela iespējīga opcija priekšā vai variantu, ja? Jūs varat vienkārši mazliet nobīties un apšaubīt sevi, un tad tas var arī aizvest pie tā, ka jūs varat tā kā, nu, mazliet šo te opciju, nu, vai nu palaist garām, vai sabojāt varbūt šeit to potenciāli iespējamo komunikāciju mazliet, jā, vai, nu, respektīvi, ka jūs it kā rīkojaties tā, kā jums liekas, ka vajadzētu varbūt rīkoties, un tad pēc tam varbūt tāda kā nožēla, kad jūs saprotat, ka, nu, nav īsti galu galā neviens īsti neieguvējis neko, ja, ka varbūt varēja rīkoties savādāk. Šeit vajag ļoti pārdomāt kādam šajā nākamajā etapā savus principus. Vienkārši savus principus, ja. Vai viss ir tiešām tā, kā tev vienmēr liekas, vai vienmēr obligāti viss ir jāpasaka un jādara tieši tā, kā tu domā, vai tas ir tā vērts, ja, ka tu, piemēram, iestājies par saviem principiem, kas citiem nav pieņemami, un rezultātā neviens no tā neko negūst. Vai ir tā vērts, ja? Lai nav tā, ka ir tā kā, it kā uzvara, bet uzvaras sajūtas īsti un procesa nav, ja? Nu, es nezinu, kā man vēl to izskaidrot vienkārši, ja? Šeit ļoti jāpiedomā, kā runā, ko saka un ko dara, lai kādu neaizvainotu, neaizskartu, ja? Lai nav tā, ka iespējas vai cilvēki vai varianti vai kāds šeit kādu aizvaino, aizskar, pagriež muguru, ja, un tā tālāk. Tāpēc, ka iespēja šeit ir laba. Un nākotne ir vienmēr maināma, ja. Tāpēc es arī vienmēr sāku uztverēt šo informāciju, viņa ir vispārnāta. Jā, tomēr uztverēt šo informāciju. Tas nav kaut kāds šobrīd, ja, ka tā būs. Tas ir stāsts par to, kas ir jāņem vērā, ja, lai varbūt būtu savādāk, ja. Tāpēc vienkārši piedomājiet, ja kaut kāds labs iespēja variants opcija nāk jūsu virzienā, skatieties, vai jūsu šaubas, bailes, nezinu, attieksme pret sevi to negatīvi kaut kā neietekmē. Jums šeit īstenībā, ja jūs gribat to iespēju un opciju un variantu, kas nāks jūsu virzienā, tad ejiet ar savu pārliecību, ka jūs esat gana labs, ka viss ir kārtībā, ka jūs esat gatavs uzņemties atbildību un rīkoties, ja, un vienkārši vediet pozitīvu, veselīgu savstarpēju komunikāciju ar apkārtējiem cilvēkiem. Tas vairāk jums dos plusus nekā, ja, šeit ir pretējus, var kaut kāda tāda komunikācija, ja. Lai nav tā, ka pēc tam pašam kaut kas tur jānožēlo, ja. Ja gribas virzīties uz priekšu, ja, ja gribas virzīties uz priekšu un attīstīties un būt novērtētam, justies novērtētam un tā tālāk, ja, tad, nu, viens ir tas, ka jūs esat attīstījuši sevī ļoti labu enerģiju, bet otrs ir tas, ka ir likt arī, manuprāt, šeit mazliet praksē to, ka tu tiešām arī sāc nevis tikai, ka tu jo viens ir šo enerģiju sevi attīstīt, bet otrs ir viņu arī ar pārliecību nest. Ja, man gribas te tā teikt. Esiet tad arī pārliecināti un droši par savām prasmēm, spējām un tā tālāk, ja, tāpēc, ka visticamāk viņas tur ir, ja. Tālāk skatos ziņas no augstākiem spēkiem atbalsts šajā pārējas procesā, ja. Tā. Nu, lūk, šī te pirmā kārtas, jā, šeit ir transformācija, tur ir katapilārs, jau respektīvi, no kura izaugs tālāk tur taurens, jā. Nu, šī kārtas arī īstenībā parāda, jā, ka jums ir jāsaprot, ka jūs šobrīd esat kaut kādas izaugsmes procesā atvainojas, ja, kas arī parāda, ja, bet viņš vēl nav tas taurnīts iznācis, ja, viņš vēl tur transformējas, ja, tāpēc arī šeit jums ir jāsaprot, ja, ka jūs arī šobrīd transformējaties, mainaties, ja, un šeit tiešām ir vēlams iet uz to izaugsmi, uz attīstību, uz pārmaiņām, teiksim, ja, pieņemt arī, jo man tiešām arī radās iespējas tāds, ja, ka šeit iepriekšējā posmā, kas šobrīd grasās tā kā noslēgties jums, ja, ka jūs varbūt tiešām šeit esat patiesībā tik ļoti tiešām darbinājuši savas enerģijas diezgan tādās visādās attīstības līmeņos, tiešām jāsaka, tiešām nopietni, jā, procesi, un varbūt vienkārši šobrīd vēl ir nepieciešams laiks, lai jūs paši arī sāktu to saprast, jā, nu, savu vērtību kaut kādu saprast, jā,
uz ko jūs mainaties vispār, jā, teiksim, un tā tālāk, par ko vispār ir attīstība, jā, kad attīstība ir uz to, ka, ja tu mainies, tad tu celies it kā pēc būtības uz augšu, jā, loģiski, jā, tāpēc šeit vajag arī iet vairāk uz tādām augstākām enerģijām, augstākām vibrācijām, jā, piemēram, sev ticēt vairāk, sevi mīlēt arī, kā es vienmēr saku, jā, teiksim, iet līdz pārmaiņām, pieņemt pārmaiņas, attīstīties, jā, un tā tālāk, jā, ka šeit, nu, tiešām nevajag pašam sabojāt savu, jo tiešām šī kārts arī īstenībā kaut kādā mērā runā par to, ja, ka jūs paši tikai varat šobrīd sabojāt kaut ko vai, teiksim, ar kaut kādu drāmu vai haosu, ja. Ja tāpēc, ka jūs esat tā kā vēl tajā kūniņā un jūs šobrīd transformēties uz kaut ko augstāku, ja. Un šis nav tas laiks, lai kritizētu sevi vai tur negatīvi ietekmētu sevi vai tur citus vai, nezinu, tur kaut ko pats, ka bojā sev, jā, bet tieši pretēji ļauties šīm pārmaiņām, šim procesam, ja tu esi superīgi realizējies jau savās sievišķajās enerģijās, nu forši, sāc to pieņemt, sāc arī tā justies vairāk, jā, pieiet ar tādu tā kā pozitīvu attieksmi, jā, lai nav tā, ka tu pats tā kā kaut kā sev šo procesu, jā, negatīvi ietekmē, piemēram, bet ietekmē viņu sev pozitīvi, jā. Nu, lūk, tāpatās arī šeit man lūk arī parādās, jā, no augstākajiem spēkiem ziņa, jā, ka jūs šobrīd tiešām esat ekstra sensitīvi pret enerģijām un emocijām šobrīd. Tāpēc jums ir ļoti tā kā jāciena šobrīd sevi un savas emocijas un sajūtas. Nu, respektīvi, jūs varat šeit dotajā brīdī būt tiešām ļoti jūtīgi pret apkārtējo vidi, pret savām emocijām, varbūt vispār pret visu, kas apkārt pasaulē notiek vispār, ja? Nu, skaidrs, jūs esat transformāciju procesā, jūs esat tā kā taurinīts, kurš top ar taurinīti. Tas ir tā kā tiešām varētu būt tā kā visjūtīgākais moments, ja? Tas ir tas moments, kad tu mainies, ja? Ka tu jau ej prom no vecā kaut kāda savas versijas, bet tu vēl neesi nonācis jaunajā, un tāpēc tu arī esi trauslā posmā šobrīd, ja? Un kāds tas var tiešām to just ļoti tieši caur to jūtīgo emocionalitāti kaut kādu, ja? Un tāpēc arī jums šobrīd tiešām ir ļoti jāciena savas emocijas un sajūtas, un viņas, nu, respektīvi jācenšas vairāk, teiksim, pieņemt savas sajūtas, jā, vispār varbūt censties, cik iespējams varbūt vispār būt pēc iespējas pozitīvākās emocijās, vidē, apkārtnē, jā, un visu, ko jūs varat darīt labā savā, lai justos emocionāli labi, vienkāršiem vārdiem sakot, jā. Nu, un šī kārts ļoti loģiski arī liekas, jā, tāda kā atplaukšanas kārts, bet viņa vēl ir procesā. Viņa nav, viņa joprojām arī, viņš plaukst vēl tikai, jā. Ļoti rezonējoši, man liekas, šeit tā informācija ir, jā, ka šeit ir stāsts par to, ka jūs šobrīd tiešām plaukstiet, jā. Jūs tā kā atplaukt sākat, jā, augt, es nezinu, jā, bet tas ir lēns process, tas nav steidzīgs, te nav uz ātrumu, uz steigu, ka visam un tūlīt jānotiek, jā, šeit ir uz kvalitāti, uz to, ka nevis ātri un kaut kā, bet lēnām, mierīgi, stabili, labi, prātīgi, sakārtoti, vērtīgi, jā, un viss šis moments. Te tā enerģija, līdz ar to viņa nav strauja, jā, varbūt šis pārmaiņas nenotiek ļoti strauji, piemēram, jā, vai šie procesi un vispārējais, jā, bet viņi notiek vienkārši lēnām, mierīgi, nesteidzīgi, jā, tāpēc, ka lielas lietas, ja viņas tā bum, vienkārši pēkšņi notiek, jā, transformācijas, nu, tad tas būtu vienkārši, nu, diezgan, es domāju, vēl grūtāk nekā jau transformācijas vispār ir, jā, ka labas lietas vai vispār procesi lieli, viņi prasa laiku, tas ir normāli, jā, un jūs šobrīd esat šajā plaukšanas procesā, nu, tāpat kā šis te katerpilārs, jā. Vispār ir latviski, saka katerpilārs. Ok. Lūk, un tad vēl, protams, šeit ļoti loģiski ir galā vēl ir kārts ieslēdz gaismu. Jā, ieslēdz gaismu. Es, protams, saprotu, ka kūniņā vēl ir tumsiņa bišķiņa, jā, tur, un tas ir normāli, tā vajag, jā, sensitivitāte. Varbūt kādam šeit sensitivitāte pret gaismu īstenībā ir bišķiņa arī, jā. Bet nu, kaut kādā brīdī būs tā gaisma jāieslēdz, ja? Un ieslēdz to gaismu pirms iekšāji sevī, ja? Kad tu sāc pozitīvi domāt, skatīties uz labo, skatīties pāri mākoņiem un redzēt, ka aiz mākoņiem ir tā saule, kā saka šeit, piemēram, šajā bildē, ja? Kad skaties uz gaišo, ja? Un pēc tam jau tu arī ieslēgsi gaismu vispār, ja? Bet, nu, vienkārši ieslēdz gaismu, bet dari to sev tādā atbilstošā tempā, ja? Jo šeit ir jābūt ļoti jūtīgam pret savām sajūtām un izjūtām.
kā saka, varbūt pat maņām, es nezinu, ja, bet vēlams vest uz to pozitīvo, uz to gaismu, ja, šeit ir tāds gaismas elements apkārt sievietē, ja, teiksim, un šeit tāda skaista vide tāda, ja, nu, ka šeit vides jautājums varētu būt aktuāls, ja, arī te. Vai tu atrodies šobrīd ērtā, labā vidē priekš tevis emocionāli, fiziski, garīgi, ja? Ja nē, tad varbūt tu vari kaut ko darīt lietas labā, lai tā būtu, uzlabot sev to vidi apkārtni vai radīt sev ērtus apstākļus un ļaut sev, kamēr transformējies, ja? Bet, nu, vēlams uz to gaismu, ja? Augstākie spēki šeit tā apmēram saka, ja? Uz to gaismu jūs attīstaties, ja? Tieši tā. Tālūk, nu šeit tādas ziņas, jā, tā kā, nu jā, skatieties, jūs vēl attīstaties, jūs transformēties, šeit tiešām notiek kaut kāda jūsu attīstība, jā, un, nu, ja nākamajā posmā nāk arī kaut kādas labas iespējas un opcijas, nu, tad arī skatieties, jā, šeit varbūt jāpadomā arī kādam, vai varbūt te gadījumā kādam, varbūt arī tiešām var gadīties, ka kaut kādas opcijas atnāk tajā brīdī, kad jūs vēl esat, nu, tā kā jūtīgi, jā, tāpēc arī, nu, tāpēc arī droši vien loģiski, jā, jo tu vairāk rūpēsies par savām emocijām, noskaņosies pozitīvo, tad droši vien arī tu pozitīvāk skatīsies uz opcijām, jā. Vai, ja tu labāk par sevi jutīsies, tad arī tu labāk izvērtēsi opcijas savā virzienā, vai neapšaubīsi sevi tik ļoti varbūt, jā. Nu, šeit tā. Nu, lūk, grupa numur 2. Paldies, ka noskatījāties. Ja jums rezonēja, patika vai atbildi, piespiediet patīt. Paldies, kas to arī dara un novērtē manu darbu. Tā, lūk. Tā, sveiki, grupa numur 3. Šis būs izklājums priekš jums, ja rezonē, ja nē, ka nē, paņemiet to, kas rezonē tikai, kā vienmēr saku, kāds posms noslēdz šobrīd jums un kāds jauns etaps sāksies. Īstenībā tik interesanti šodien ir tādā ziņā, ka izstāsta, ka cilvēki ir gājuši cauri tādiem ļoti nopietniem posmiem. Tā, nu lūk, grupa numur 3. Tā tad vēlreiz atgādinu, ka šobrīd ir novembris, līdz novembra beigām ir pieejams vēl Lenormand kāršu kursu izpārdošana tiem, kam interesē. Var pieteikties arī uz privātām konsultācijām tiem, kam interesē, kas vēlas kaut ko uzzināt sīkāk, smalkāk priekš jums pašiem, jā, tā kā skatieties, izvērtēt. Paldies tiem, kas piespiež patīk, komentē, atbalsta manu darbu. Nu, lūk, sākam skatīties, kāds etaps posms jūsu dzīvē šobrīd, nu, grasās noslēgties, jau slēdzas nost, jau mainās. Nu, pirmkārt, ļoti lielas atbildības posms, un atbildība šeit, es domāju, vairāk tādu tā kā par to, kādi jūs esat savas dzīves valdnieki, kā jūs vispār turat lietas grožos, par dažādiem savas dzīves procesiem, jā. Nu, lūk. Tātad var sakot, kas jums šobrīd noslēdzas jūsu dzīvē, vai sāk noslēgties, ja? Es pieļauju, ka šeit kādu laiku cilvēki bija tādās ļoti augstas atbildības vai augstās lomās, ja? Vai uzņēmās vienkārši kaut kādu tiešām nopietnu atbildību kādu laiku un viņu nesa, ja? Varbūt šeit cilvēki izkopa savu līderismu, līdera prasmes, uzņēmās lielu atbildību, varbūt vadīja kaut ko, ja? Piemēram, kaut kādus procesus, ja? Nopietnus vai darbā vai vispār dzīvē vai kaut kur, ja? Šeit var sakot, jūs kādu laiku, visticamāk, bijāt tādā posmā, varbūt joprojām ir kārs, ja? Jo vēl slēdzas tikai no šis posms, ja? Šeit kādu laiku jūs esat bijuši tādās enerģijās, kur jums tiešām ir bijis jābūt, nu, burtiski savas dzīves valdniekam, ar tādu ļoti aktīvu enerģiju, tieši ar aktīvu enerģiju, nevis, ka vienkārši, ka tu sēdi, jā, un apzinies savu varu un spēku un savu gudrību, bet ka tu arī reāli ej un dari. Ja, šeit varētu būt, ka kādam ir bijis vienkārši ļoti aktīvs posms, kad jūs esat visu kaut ko gājuši, darījuši, uzņēmušies atbildību, strādājuši, droši vien daudz arī es pieļauju, ja, vadījuši procesus kaut kādus, varbūt te vadītāji vienkārši ir arī, jā, kādi cilvēki. Un, respektīvi, tāds etaps, kurš jums visticamāk ir tiešām arī ļāvis izkopt sevi šīs te līdera prasmes. Ja jūs šo enerģiju tiešām arī lietojāt pozitīvi, tad šeit visticamāk jums nāca šis etaps jums bija tāds, tā kā, ja, ka jūs tiešām izkopāt šeit droši vien kāds savas līdera prasmes, spējas, ja, varbūt arī jūs esat bijuši kaut kādā posmā, kad jums bija noteikti režīmi, kas jāievēro, vai ko jūs paši varbūt ievērojāt vai sev uzstādījāt, ja.
ka jūs uzņematies atbildību gan par sevi, gan par varbūt citiem cilvēkiem vai kaut kādiem procesiem, ja. Varētu būt, ka šajā iepriekšējā etapā, kas šobrīd sāk noslēgties, varbūt arī kaut kādas opcijas vai opcija jūsu virzienā ir nākusi, ja. Varbūt kādam darba, biznesa, nezinu, ja, kaut kādas peļņas iespējas vēl kaut kas, ja, vai talants, prasmes, parādīšanas, izkopšanas, respektīvi, ka jūs kaut ko darījāt, jums padevās visticamāk, ja, un jūs vērtēja visticamāk arī. Varbūt kāds jūs pamanīja, ievēroja, uzslavēja, ja, vai vēl kaut ko jums tas atnesa vienkārši, ja, burtiski tie ir kaut kādā biznesa jomā, darba, ja, vai jūsu prasmju kaut kādā izvērtēšanā, ja, un tā tālāk. Varbūt šeit arī ar komunikāciju tika strādāts, ja, nu, ka, respektīvi, varbūt bija jāpiestrādā pie komunikācijas prasmēm, saziņas prasmēm, kā runā, ja, teiksim, un komunicē, un viss šis te moments, ja, un stāsts. Tādas apmēram ir šīs enerģijas, ka jūs tā kā savas dzīves valdnieki ļoti esat tagad kādu etapu bijuši, jā, šo te enerģiju tā kā trenējuši, attīstījuši, jā. Varbūt kāds nav šeit līdz galam to vēl izdarījis, vai varbūt kādam ir sajūta šeit, ka nav gana labi izdarīts kaut kas, vai ka varēja labāk, vai ka vajag vēl attīstību, gribas vēl labāk, vēl vairāk, jā, nu tas gan varētu būt, ka kādam ir, jā, bet, nu, tas, man liekas, kaut kādā ziņā pat tā kā kaut kur pat piederoši šai enerģijai, jā, tāpēc, ka šis jau tomēr ir tāds tiešām līderis, jā, nu, līderi jau parasti tomēr arī, man liekas, nu, ne visi varbūt, jā, bet daudzi tomēr arī, man liekas, diezgan kritiski vērtē savu darbu, jā, vai, nu, vismaz tā kā mēdz domāt par šādām lietām, jā, ka ko varētu vēl labāk, vēl uzlabot, vēl jāattīstīt, jā, varbūt, nu, un tā tālāk, jā. Nu, tā šeit. Tagad nākamais posms, kas nāk, jā, kad noslēdz šis etaps, un nākamais posms, kas nāk. Un savā ziņā īstenībā nākamais posms, kas nāk jūsu virzienā, arī ir saistīts ar atbildību. Īstenībā šīs abas kārtas ir saistīts ar atbildību, tikai šajā gadījumā šeit ir jau tāda karmiska enerģija, jā, ka tas varbūt vairs nav stāsts tikai par jums. Tūlīt apskatīšos sīkāk. Wow. Ka šis varbūt vairs nav stāsts par jums, jā, ka tikai, ka jūs, nu, tas, ko tu par sevi varēji atbildēt un tā tālāk, jā. Bet nākamais etaps izskatās, ka varbūt tāds diezgan karmisks priekš jums pirmkārt, arī joprojām ļoti atbildīgs, jā, no tāda viedokļa, kad kā tu nes savu atbildību pret citiem arī cilvēkiem un vispār par dzīvi, ja? Jo šī kārtas parasti, ja, viņa runā par to, nu, par to, ka ir jāuzņemas atbildība par katru savu rīcību, tāpēc, ka katrai tavai rīcībai ir kaut kāds rezultāts un likumsakarība un sekas, ja? Nu, respektīvi, ka tu ļoti svarīgi jums šajā te nākamajā etapā šo te ir saprast, ja? Tie, kas jau saprot, ja? Tie, kas nē, vienkārši sapratīs, ja? Vai vismaz ies cauri šādam momentam, es pieļauju, ja? Bet šeit ir stāsts par to, ka nākamajā etapā jūs varat arī, es pieļauju, just vienkārši sekas jūsu rīcībai. Un nav obligāti jānobīstas šobrīd, tāpēc, ka sekas, nezinu, kāpēc vienmēr liekas, ka draudīgi skan, jā, bet sekas tas ir vienkārši jebkāds rezultāts iepriekšējai rīcībai. Viņš var būt gan labs, gan slikts, gan neitrāls. Nu, varbūt ne gluži neitrāls, jo katrai rīcībai ir kaut kāda ietekme, ja. Bet, nu, vienkārši, ka tas nenozīmē, ka negatīvi, jā, tas ir vienkārši no tā, ko tu dari, jā. Tāpēc, ka tu jau pats tikai diktē to, kādas ir tavas rīcības sekas, ar to, ko tu dari vai nedari, ja? Vai tās būs labas sekas, negatīvas sekas, ja? Bet katrā ziņā, tādā ziņā, ka šis te posms varbūt tiešām tāds mazliet karmisks, tā maigi sakot varbūt, ja? Ka tu visticamāk skaidri redzēsi, ka katrai tavai rīcībai ir kaut kāds iznākums, un varbūt arī pie tā šeit var tikt strādāts, varbūt šis te var tikt transformēts un mainīts, ja? Ka jūs sākat to pamanīt un izprast un saprast, kā to izmantot varbūt savā un citu labā, ja? Tāpēc, ka šeit apakšā tomēr ir šāds kāršu salikums, ja? Ka tur ir tomēr, nu, kad no tā ir kaut kāds efekts un rezultāts, ja? Ka tu saproti, ka katrai rīcībai ir, nu, var sakot, efekts un sekas, nu, kaut kāds iznākums rezultāts, ja? Un, kad tu to saproti, ja, tad tu arī, protams, vari vairāk sākt tā kā vadīt to kursu, un tad kāds tad būs tas tavs ceļš tālāk, ja? Kāds būs rezultāts? Nu, es nezinu, vai es saprotami izsakošu šobrīd, ja?
Bet, nu, vienkārši, man liekas, ja, ka te, nu, tā doma ir tāda, ja, kad, nu, tad, kad tu apzinies to, ja, dzīvē, kas ir karma vispār, ja, tāpēc, ka daudzi cilvēki pārprot šo jēdzienu, daudzi domā, ka karma tas ir kaut kāds sods, kas nāks un tevi sodīs, ja, vai tur vēl kaut kas, ja, bet īstenībā, nu, ja tā reāla karma ir vienkārši jebkuras tavas rīcības, sekas un iznākums. Un tas, vai tas būs slikts, negatīvs vai kāds, ir atkarīgs tikai no tā, kā tu rīkojies, kādas enerģijas tu laid uz āru pasaulē, tādas nāk atpakaļ, ko sēsi, to pļausi, ja? Tāpēc šeit varbūt cilvēks sāks domāt vairāk par to, ko viņi sēja, lai tam būtu pozitīvs iznākums, ja? Nu, tādā ziņā. Ka tu saproti, varbūt šeit arī cilvēki vienkārši var apzināties, jā, šo te spēku, tas, ka īstenībā jau tas ir spēks savā ziņā arī kaut kāds atbildības spēks, ja tā varētu teikt, jā, ka nevajag novērsties no atbildības. Pirmkārt, jābūt visu laiku atbildīgam par visu, ko tu dari, saki un kā tu rīkojies. Visu laiku. Tāpēc, ka nenovērsties no atbildības, jā, uzņemties atbildību par visu, ko tu dari, saki, kas notiek. Tāpēc, ka, ja tu neuzņemies atbildību, tad tu, principā, nekontrolē gandrīz neko, ļoti bieži iet pa mīnusiem, un tad arī rodas šīs te problēmas, negatīvās atgriezeniskās saites un vēl kaut kas, ja. Bet tad, kad cilvēks uzņemas, mums jūs jau šeit esat cilvēki, kuri jau zina, kas ir atbildības uzņemšanās, ja. Bet šis jau ir kaut kāds jau cits jau bišķiņ līdzīgs kaut kas, bet līmenis mazliet jau savādāks, man liekas, tomēr nav gluži tas pats, ja. Mēģinu tāpēc arī šo atšķirību nest, ja. Izskaidrot kaut kā. Nezinu, kā man izdodās šobrīd, bet es cenšos, ja. Bet, nu, var sakot, šeit ir stāsts par to, ka tas ir tomēr kaut kāds atbildības spēks, ja, ja tu apzinies, ka tev ir iespēja, piemēram, pēkšņi, ja tu, piemēram, saprastu šajā brīdī, ka, piemēram, ja tu visu laiku, nu, vot tagad visiem dotu labu, tev visu laiku nāktu atpakaļ labs, tad tu izvēlētos to darīt vai nē, ja. Nu, ka tu saproti to, ka tu taču vari visu laiku veidot kaut kādu, nu, ja tu gribi, ja, pozitīvu lietu, ko tu palaid no sevis uz āru, un tad arī viņa nāks pie tevis atpakaļ pozitīvi, ja. Nu, ja tāpēc saku, mazliet atšķirība ir tāda, ja, ka šis ir vairāk uz sevi vērsts manā uztverē šajā brīdī, ja, bet šis jau ir vairāk uz apkārtējo pasauli vērsts, ja, kad šeit, piemēram, tu vairāk ar savu iekšējo spēku kaut ko dari un darbini tā tālāk, ja, bet šeit, kad tu jau apzinies šos te varbūt kaut kādā ziņā visuma noteikumus, vai, nu, sauciet, kā jūs to gribiet, jo katrs tāpat to sauks pa savam, ja, bet, kad tu saproti, ka tava rīcība var ietekmēt arī daudz plašākas lietas un atnākt vēl pie tevis atpakaļ. Tad kā tu rīkosies? Ja? Tad tu ņemsi un darīsi labas lietas, labus procesus, nezinu, tur uzņemsies atbildību, un tad tev arī tas viss forši nāk atpakaļ, un pie tam vēl varbūt tur arī, nu, uzlabo kaut ko tavā dzīvē vai citu dzīvēs, ja, ietekmē pozitīvi, ja, nu, saprot to domu, ja, vai arī pretēji, ja tu neuzņemies atbildību, ja, vai nesaskat šīs likumsakarības, vai viņas vispār neievēro, ja, tad arī varbūt grūti saprast, ja, kāpēc visu laiku notiek tas un tas, ja, jo cilvēki jau ļoti bieži viņi arī nesaprot, kāpēc tas un tas, ja, es taču visu laiku daru to, visu laiku notiek tas, ja, bet īstenībā, ja visam ir iemesls, visam ir likumsakarība, ja, vai tā pati karma, ja, un tā tālāk, ja. Un reizēm ir tā, ka, ja mēs runājam tīri par to enerģiju, kad viņi atgriežas atpakaļ pie cilvēka, nevienmēr tas notiek instanti, ja. Tāpēc arī var tā būt, ka varbūt cilvēks izdarīja 10 labus darbus, bet viens kaut kāds viņai iepriekš pieļautais moments, ja, viņš varbūt vēlāk kaut kur, nu, realizējās, ja, kaut kādos procesos un tā tālāk, ja. Un vienmēr ir kaut kāda likumsakarība un izskaidrojums, ja. Tāpēc šajā nākamajā posmā jūs varbūt saskatīsiet ļoti šīs te likumsakarības, to, ka ir jāuzņemas tiešām atbildība, bet šeit man tomēr gribas likt to uzsvaru, ka šeit, manuprāt, skatoties šo kombināciju, nāk tāda kā izpratne, ka tu saproti, ka, ok, tā tas ir, jāteiksim, nu, tur dzīvē visam ir likumsakarība un tā tālāk, un es taču varu ar to kaut ko labu iesākt.
ja? Es taču varu ar to kaut ko labu, kā saka, es došu citiem, lai saņemtu atpakaļ labu, ja? Es pozitīvi ar cieņu attiekšos pret citiem, lai saņemtu atpakaļ cieņu pret sevis, ja? Bet šeit nav stāsts par to, ka darīt kaut ko tikai tāpēc, lai saņemtu atpakaļ, ja? Jo tā tas nestrādā reizēm. Reizēm tieši pretēji ir, ja? Kad cilvēki reizēm domā, es tagad noziedošu un noteikti man atnāks atpakaļ nauda, un neatnāk atpakaļ nauda, tāpēc, ka tu to darīji nevis aiz savas vēlmes, bet tāpēc, kad, lai kaut ko dabūtu vienkārši pretī, ja? Vienkārši šī kārta, šī enerģija var tā reizēm strādāt. Ne jau, ka vispār dzīvē, bet tieši šī enerģija var strādāt, atvainojos par žargoniem, tieši tā, kad, ja tu kaut ko dari tikai tāpēc, lai dabūtu atpakaļ, tieši nedabūsi, ja, kādreiz. Nevienmēr, ja, bet reizēm. Bet ja tu dari no sirds, ka tu tiešām gribi, ka tu, tev gribas kaut ko labu izdarīt, tev gribas kaut ko labu sasniegt, panākt, vēl vienalga ko, ja, un tu to nesautīgi ieliec tiešām savu to enerģiju, tad viņai būs labs rezultāts. Tad tiešām tur kaut kas rodas, veidojas un tā tālāk, ja. Respektīvi, nākamajā posmā ļoti domājiet pie visa tā, ko jūs sākat, uzsākat, sējat, ja, kā es saku, tāpēc, ka to, ko sēsi, to pļausi, un tad parūpējies, lai tā raža ir superīgi forša, ja, ko tu tur pļausi pēc tam, ja, un tā, bet šeit ir transformācijas, ja, šeit ir transformācijas, tāpēc es pieļauju, ka nākamajā arī etapā, kas nāk, šeit var arī notikt pamatīgas transformācijas jūsu dzīvē. Varbūt šeit kādam mainās status, varbūt šeit kādam mainās, kā bija iepriekš, bija tā, tagad būs savādāk, ja, kaut kas noslēdz, kaut kas jauns nāk vietā, respektīvi, ja, caur kaut kādām pārmaiņām, ka viens etaps tiešām burtiski noslēdz un sāks jauns, un tev ir jāmainās līdzi, jāiet līdzi, ja, jāmainās līdzi jaunajiem apstākļiem, ja, un jo tu ātrāk sapratīsi šo te visu, ko es tikko pateicu, ja, un vēl citas lietas, protams, tur tam visam klāt būs, ja, bet vismaz to, ko es pateicu, ja, kā viena no lietām, ja, ka tu tomēr pats radi savu realitāti, pats veido savu nākotni ar visu to, ko tu šobrīd domā, ko tu šobrīd plāno, ko tu tūlīt grasies darīt, ja, un viss tas, jo tu to ātrāk sapratīsi, uzņemsies par to atbildību, tad tu arī sapratīsi, kā to darbināt pozitīvā veidā priekš sevis arī un priekš citiem un vispār, ja, tad labu enerģijas apmaiņu savā dzīvē, lai tam nāktu arī rezultāts. Jo šeit nāk rezultāts. Varbūt nesteidzīgs rezultāts, ne ļoti ātrs rezultāts. Varbūt šeit nebūs tā, ka tu ļoti uzreiz redzi rezultātu visam šim te, ja? Bet kad tā mierīgi nesteidzīgi, bet kaut kas no tā visa potenciāli var rasties. Jā, varbūt tiešām pārdzīvojumi. Es pieļauju, ka kādam arī varbūt pārdzīvojumi, bet ka transformācijas pārmaiņas vienmēr nes kaut kādas vairāk vai mazāk pārdzīvojumus, momentus. Kādam varbūt grūti paskatīties patiesībai acīs kaut kādā brīdī. Kādam varbūt arī tas moments, ka, ziniet, kā ir īstenībā, es teikšu reāli, ja? Es neko nemīkstināšu šobrīd baigi, bet es vienkārši teikšu, kā ir ar šo kārtu. Ar šo karmas enerģiju, ja, ko tu pats radi. Viņa ir tāda, kā lai saka, kamēr to nesaprot cilvēks, viņš arī reāli reizēm kādu brīdi no tā arī var ciest. Respektīvi, visu laiku neuzņemas atbildību, kaut ko pats visu laiku sastrādā dara, un pēc tam tas nāk visu laiku atpakaļ, un viņš nesaprot, kāpēc, un kamēr nesapratīs, tikmēr arī var būt pārdzīvojumi. Bet jo ātrāk sapratīs, ka viss ir tikai tavās rokās, tā ir tikai tava atbildība, viss, ko tu dari, no tā izriet sekas, tāpēc centies darīt visu tā, lai tad vismaz tas rezultāts ir labs un pozitīvs, ja, ka tu uzņemies atbildību par to, ko tu citiem dari, saki, un ko tu vispār dari, ja, tāpēc, ka tas viss pie tevis enerģētiski nāks atpakaļ tā, kā tu to uz āru nes, ja. Un tāpēc, tāpēc centieties, skaties paši brīvi un izvēl, protams, kā šīs enerģijas nes, jā, bet es ceru, ka tā doma jau principā ir skaidra un tā. Tad tālāk ziņas šeit, sapratu, ziņas šeit no augstākiem spēkiem atbalsts šajā etapā pārējais, ja. Jūs paši redziet šīs kārtas, es vispār neskatos viņas pirms es atveru viņas tikai video ierakstā. Jauna vīzija, karjeras pārmaiņas. Oi, šī ir labs. Tā, es sākšu tomēr ar šo kārtu ar dusmām. Jā, šeit rakstīšu dusmas. Šobrīd varbūt vispār, jā, jo šis ir tāds atbalsts no augstākajiem spēkiem, varbūt dotajā brīdī jūsu transformācijās vai pārējais posma etapā, ja.
Ja jums ir kādam šeit problēmas ar dusmām, ar dusmu kontroli, vai ka varbūt citi izliek uz jums dusmas vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Šeit ir tāda viena lieta jāsaprot, ka šī kārtas, par ko viņa runāja, par to, ka dusmas izraisa visbiežāk bailes. Zem dusmām parasti apakšā ir kaut kādas bailes. Bailes, ka neesi gana labs, piemēram, bailes, ka tur citas kaut kādas, jebkādas, tur var būt cilvēkiem bailes, ja? Bailes, ka tevi nosodīs, bailes, ka tevi vērtēs, vēl kaut kas, ja? Vai ko par tevi padomās, pateiks vai vēl ko, ja? Respektīvi, ja tevi pārņem kaut kādas dusmas, vai ja tu nesaproti, no kurienes tavas dusmas rodas, ja? Viņas var kādu laiku palikt pie tevis, kamēr tu neatradīsi to iemeslu, kāds ir bailes zem šī visa. Tāpēc, ja ir kaut kādas kādam šeit problēmas ar dusmām, cenšaties varbūt, skaties paši jūs brīvi gribi un izvēl, ko jūs darat, bet pēc būtības meklējiet zem šīm dusmām apakšā bailes. Un kas ir šīs bailes, jo tiklīdz tu atradīsi bailes zem savām dusmām, tad arī būs vieglāk tikt galā ar dusmām, ja? Un strādāt ar savām bailēm un, respektīvi, šo enerģiju mainīt, teiksim tā, ja? Bet tāpat laikā esiet arī, protams, vērīgi uz to, kā citi uz jums izliek arī dusmas. Šeit var gadīties, ka uz jums arī var kāds izlikt dusmas, ja? Un tad arī jāskatās, kā jūs uz to reaģējat, kā rīkojaties, vai jūs ļaujat tam piekļūt pie sevis, vai tomēr varbūt jūs varat par to pasmieties un uztvert vieglāk, tāpēc, ka tiklīdz tu uzņem kāda cita dusmas, viņas arī sāk tevi ietekmēt negatīvi kaut kā, ja? Arī varbūt reizēm šī izpratne, ka cita cilvēka dusmas arī varbūt izriet tikai no viņa paša nepārliecinātībām vai bailēm kaut kādām, vai neziņas vai kas, ja? Varbūt arī var palīdzēt vieglāk paskatīties arī uz to, kā jūs uztverat izliktās dusmas pret sevi, un tad viņus arī nesasaistīt ar sevi, lai tas jūs nepārņem, pasmieties. Vienkārši pasmieti. Es zinu, cik tas izklausās reizēm varbūt stulbi, bet īstenībā viena no labākajām lietām, ko man pateica viens cilvēks pirms kāda laika, bija tas, ka tu visu pārāk nopietni uztver. Vai arī, nevis, ka tu pārāk nopietni, es vairs neesmu precīzi, bet man liekas, ka tur bija stāsts par to, ka neuztver tik nopietni vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un es atceros, ka kaut kādā vienā brīdī man tas tā daleca, un es sapratu, ka reizēm vajag to tiešām dzirdēt, ka uztver visu vieglāk, neuztver vienmēr visu tik nopietni. Protams, ir lietas, kuras ir jāuztver nopietni, ja? Bet reizēm ir situācijas, kuras nevajag uztvert pārāk nopietni. Ir īpaši, ja tās varbūt vispār pat nav saistīts ar tevi, kāds atnāca vienkārši uzbļāva, ja zinu, cik tas varbūt grūti, tā kā uz to nereaģēt. Bet, ja tu to uztvers vienkāršāk, tu arī labāk jutīsies, nekā, ja tu ļausi tam pārņemt arī tevi, ja? Ka ir reizēm situācijas, par kurām vajag vienkārši pasmieties, vienkārši, neko, tāda ir dzīve, pasmējos, ja? Ne jau vienmēr visas situācijas ir tādas, ja? Bet šeit ir, reizēm vismaz saprast, ka ir kaut kādas lietas, ja? Kuras nav varbūt tik traģiskas, kā vai viņas vispār varbūt pat nav traģisks, jā, vienkārši kāds atnāca uzmet savu slikto garu stāvokli, stulbi, jā, bet ja tu uztvers to vienkāršāk un vieglāk, pasmiesies, tu arī labāk jutīsies, jā. Reizēm ir kaut kādas situācijas, kuras vajag, bišķiņ pamēģināt vieglāk uztvert, nevis sakrāt sevī kā dusmu kamoli, jā, un tad tas, dusmas ir enerģija, kas ēd reāli no iekšas, jā, tāpēc, jā. Pasmieties šeit pa ļaunu nenākt cilvēkiem. Kaut vai ne tikai par kaut kādām situācijām, bet vispār pasmieties. Varbūt labāk šobrīd cenšaties fokusēties uz komēdijām, uz jokiem, uz nezinu, uz kaut ko, kas jums palīdz smieties. Es nezinu, dusmas un joki, un tas sarkasms, te varētu būt sarkasms arī, ja. Kāpēc nē, īstenībā zem sarkasma jau patiesībā ļoti bieži arī slēpjas tāda kā pasmiešanās par sevi vai dzīvi, kas ir... Nav jau nemaz, kas ir, es nezinu, kaut kādā mērā veselīgi reizēm, man liekas, tiešām. Es nezinu, skatieties, kādi jums pašiem attieksmi pret to ir, ja. Bet vēl, kas šeit ir par ziņām, ja, no augstākiem spēkiem šeit ir to, ka tev ir kādam arī tiešām karjeras pārmaiņas notikt, vai arī pārmaiņas karjerā, ja. Respektīvi, jūsu dzīves aicinājums var triggerot šobrīd kaut kādas
varētu teikt, svētīgas īstenībā karjeras pārmaiņas. Nu, respektīvi, varbūt šeit kāds ir sajust savu dzīves aicinājumu kaut kādu, un tas var likt jums mainīt karjeru vai izmainīt kaut ko esošajā darbā. Kā kuram tas var izspēlēties, jā, bet ja man burtiski jātulko šī kārtas, jā, tad šeit ir rakstīts vienkārši, ka tavs dzīves aicinājums triggero svētītu karjeras izmaiņu, jā. Nu, skatieties, kā jūs paši to paņemat, bet kādam šeit var kaut kas pieņemat, jā, bet kādam šeit var būt karjeras transformācijas pārmaiņas vai pārmaiņas karjerā. Neobligāti, ka te ir darba maiņa kādam, varbūt arī, jā, bet pārmaiņas varbūt esošajā darba vietā arī, jā, vai karjerā kaut kādas izmaiņas, jā, arī, un tā tālāk. Un šeit ir jauna vīzija. Te ir jauna vīzija. Jauns kaut kāds skatījums uz dzīvi, jā. Šeit arī varētu teikt tā, ka augstākie spēki arī jums saka, skatieties uz lietām mazliet savādāk. Ja jūs šobrīd jūtaties kā upuris, upura lomā vai upura sindromā, ka viss ir slikti, vai ka jūs visu darat un nesaņemat neko pretī, vai nesaņemat labu pretī, vai vienkārši, ka jums varbūt visai ir par daudz un netiekat galā ar kaut ko, nav enerģijas un, kas kuram, jā, bet jūtaties vienkārši nepārāk labi šeit, jā, jums vajag mainīt šeit tiešām skatījumu dotajā brīdī uz esošajām lietām. Un varbūt ar to pat pietiks, lai izietu ārā no šīs sindroma vai sajūtas. Tāpēc jau šeit ir pasmējies. Ja? Ka vajag paskatīties savādāk, mazliet uz esošo situāciju ar jaunu skatījumu, ar jaunu attieksmi, paskatīties no cita rakursa, varbūt uz esošajām kaut kādām lietām. Piemēram, kaut vai, ja kādam, piemēram, šobrīd mainās darbs, vai kāds varbūt iet prom no darba, vai kādam varbūt ir problēmas darbā, es nezinu, ja, un varbūt jūtas slikti kāds, bet vajag pastīties no cita skatu punkta. Varbūt tam ir kaut kāds tiešām iemesls, te ir iemesls, kāpēc tas notiek. Un jūs varbūt vienkārši šobrīd skatāties tikai uz negatīvo, būt slikti tagad, es saprotu, protams, cilvēcīgi tas ir, ja, bet tur ir iemesls, un ja tu paskatīsies no cita rakursa, tu arī to ieraudzīsi, ja. Piemēram, varbūt tev sen jau savs darbs nepatika, un tad, un tagad viņš mainās, ja, tad vai tas ir labi vai slikti, ja, un ja tu pasties no otras skatu punkta, ka, slikti jau, ka darbs varbūt šobrīd mainās, bet es gribēju īstenībā, lai izmainās kaut kas, es gribēju varbūt citu darbu, varbūt man jau sen nepatika mans darbs, ja, un kad tu paskaties uz to tā, tad kā tas liek justies labāk vai sliktāk, piemēram, jā, tādā ziņā. Šeit vajag kaut kā savādāk pastīties uz lietām no cita skatu punkta. Ja dzīve tevi noliek vienā pozīcijā, tad paskaties arī no tās pozīcijas savādāk, nekā iepriekš varbūt skaties vai šobrīd uz kaut ko. Ja? Bet šeit ir jāiet arī ārā no upura lomas no sindromiem, jāsāk arī par sevi domāt, par sevi rūpēties, ja? Tiešām, lai jūs spētu vairāk dot citiem, palīdzēt citiem, un arī sev ir par sevi vispirms jāparūpējas, jāpadomā, un tad ar šo pozitīvu enerģiju jāiet uz āru. Tā kā šeit arī noteikti cilvēkiem vajag par sevi parūpēties, ja? Tiešām. Jo arī īsnībā, jo tu vairāk arī par sevi sāc rūpēties kaut vai, ja? Vai domāt par sevi vai savām, arī tiešām, kad tu atpūties, izgulies, pāēdi, ja? Un viss tas, tad arī mainās taču skatījums uz dzīvi, ja? Tāpēc, ka dusmās, badā un neizgulējies, protams, tu jutīsies kā upuris un tev jau nav nemaz enerģijas, ko dot, bet tik līdz izguļās, pāēt, par sevi parūpēs, vēl kaut kā pasauli pēkšņi liekas bišķiņ pozitīvāk reizēm, vai ne? Un pēkšņi jau varbūt pasmieties par to, ka, tur bija kaut kāds gadījums, ja? Es saprotu, uz ko šeit tā kā, nezinu, vai es varēšu to izskaidrot vēl labāk, ja? Bet, es domāju, ka domājam skaidra šeit ļoti gudri cilvēki man skatās. Ja? Lūk, tā kā, jā, varbūt ir iespēja par kaut ko pat arī pasmieties, ja? Šeit ir mani sarkastiskie draugi. Es jau zinu, ka šeit skatās kāds sarkastiskais mans draugs, un kāpēc nē? Kāpēc nē? Sarkasmas arī ir iespēja pasmieties, un kāpēc nē? Ja var kādreiz, vai ne? Tālāk, grupa numur 3. Paldies, ka noskatījāties, kam patika un rezonēja. Lūdzu, piespiediet patīk, komentējiet, un paldies, ka noskatījāties, un visu labu!